Volvo tehniskās apskates nevarēja iziet dumainības dēļ. Šeit tika gāzēts mašinai, tad redzēt 3,3, 3,19, gan 2,9, 2,8 un 4,5. Tā kā diezgan pamatīgai rādījumai viņam ir jābūt 1,5. Tagad skatāmies, cik viņam dūmi ir pirms. Spiežam. Redzam, nav tik krimināli, bet izšauju tādu baltu vēl vienreiz, izšauju tādu melnu, pirmo mākoni melnu. Atkal izšauju pirmo melnu mākoni, un līdz ar to viņš tos dūmenības nevar iziet cauri. Ņemsim ārā tagad vadības bloku, nolasīsim uz galda, saregulēsim, liksim atpakaļ analizatoru un testēsim. Uztaisījām diagnostiku, redzējām, ka problēmas ar turbinas spiedeni. Ar MAP sensoru. Izkruvējām ārā MAP sensoru, un ko mēs redzam? Oi, cik daudz zapties. Eitu nost. Visi tukši jābūt, caurumi bija jāspīt. Jā, caurumi bija jābūt, bet viss pilnībā aizaudzis. Tad sanāk tā, ka ieplūdes kolektorus arī pilnībā ir aizaudzis. Labi, mazgāsim sensoru šito, iztīrīsim, varbūt būs nepieciešams ielikt jaunu. Liksim iekšā un skatīsimies, kāda būs dumainība tai mašinai. Volvo dačiks tik stipri bija dejs, ka tagad siltam jaunu, liksim iekšā pilnībā jaunu un skatīsimies, kāda būs dumainība. Dīzeļam dumainību mēs pārbaudam ar teksa dumainības analizātorus, kurus ļoti precīzi rāda, cik ir kā vērtība mašinam. Dabojam jaunu, parādī, kā izskatās jauns. Super, liekam iekšā jaunu dačiku un skatāmies, kāda būs dumainība tai mašinai. Samainījām, paskatīsimies, kāda dumainība, vai dumu šauj vai nemelnus. Nu spied pedāli grīdā, vienalga tāds mākonis izšaujas. Jā, ir. Ņemsim ārā vadības bloku un skatīsimies, kas notiek mašinai, kas ar failu ir darīts. Lasām vadības bloku uz galda, acim redzot, kad jau ir bijis ņemts ārā vadības bloks un ļoti daudz germētiki pielēts viņam iekšā, redzēt. Pat caur malām viss ir iekšā un otras puses arī tur vaks ir plests. Redzami, deformēts un ļoti daudz ir pielēts germētiki. Bet mēs mūsdienīgi vakus nekad neplēsam, šobrīd saliekam pinus un lasās programmatūra uz galda saucamā. Tulīdās pārbaudīsim, kas ir mašinai darīts, ja atradīsim kādas problēmas, kas tur bija tajā čipā darīts. Sakartosim, rakstīsim iekšā, liekam uz dumainības analizātajā, pārbaudam, ja viss ir ok un atdodam mašinu klientam. Tagad pārtaisījām programmatūru, ieliekam jaunu spiedene devēju turbinas un testējam. Tā, spiedam gāzes pedāli grīdā. Pirmo reizi bija 1,13, otra reizi ir 1,36. Un tagad tulītās uzspiedīsim trešo reizi. Tā kā es redzu, ka tehniskā apskate bija 3,5, pēdējā reizi pat 4,5 dūmainība. Baigi liela redzēt, kā ieplūdes kolektoris arī tur ļoti stipri būs aizaudzes, tai mašinai vajadzēs ņemt ārā un vēl iztīrīt visu. Tātad spiedam trešā reizi. 0,13. Viss, kas tā mašinā izies tehniska apskate, tad ko mēs izdarījām tai mašinai? Atbrauca pie mums, uztaisījām diagnostikā, redzējām uzreiz, ka problēmas ar turbinas spiedeni. Izkruvējām sensorus ļoti netīrs, melns, apaudzis ar kvēpiem. Iztīrījām viņu, ielikam iekšā, bet konstatējām to, ka viņš ir tik stipri bojots, kad nopirkam jaunu, ielikam jaunu. Vienalga, to dumainība melni dūmi nepazuda, tad izņemam ārā vadības bloku. Konstatējām to, ka vadības bloks jau bija atvērts un ļoti daudz germētiki uzlikts augšā apkārt un plēsts vāks. Tas nozīmē to, ka tie čipotāji, kas programmēja iepriekš to mašinu, viņam nebija visticamāk oriģinālas iekartas, un viņi strādāja ar vecam iekartam, un vajadzēja ar vecam iekartam plēst nost vāku, lai tu varētu pilnvērtīgi viņu pārprogrammēt. Bet mēs to visu izdarījām bench modā, salikam iekšā vadiņus, nolasījām, pārbaudījām failu, pārtaisījām, sarakstījām atpakaļ iekšā, pielīcam pie analizātorus, iztestējam tagad dūmus un tehniska apskate izies tā mašina pilnvērtīgi. Tā kā droši, ja jums ir nepieciešamais profesionālis diagnostika vai sakartot problēmas sakarā ar dūmiem, tieši ir melni dūmi, nevis kaut kādi gaiši, balti, bet melni dūmi, to mēs varam sakartot. Jauku dienu jums! Čau!